Nepiedošana ir milzīga problēma draudzē. Velns iegūst vairāk teritorijas ticīgo dzīvē caur nepiedošanu nekā caur jebko citu. Ja tavā sirdī ir nepiedošana, Bībele māca, ka ja mēs nepiedodam citiem, tad Dievs nevar piedot mums, tā izveido plaisu starp tevi un Dievu. Un es runāju par nepiedošanu gandrīz vai katrā savā dievkalpojumā, jo es zinu, ko tā izdarīja man, kad biju pilna ar nepiedošanu, un es zinu, cik brīnišķīgi ir tad, kad tu māki piedot cilvēkiem un piedāvām piedot ātri. Amen. Kad kāds tev nodara pāri, jo ātrāk tu piedod, jo vieglāk to ir izdarīt. Jo ilgāk tu velc garumā, jo dziļākas saknes ieaugas. Un viņiem pat nav jābūt pelnījušiem tavu piedošanu, viņiem pat nav jāgrib, lai tu piedod. Atklāt sakot, tu to nedari priekš viņiem, tu to dari priekš sevis.